Esmu apsēdies savā vietā. Es vadīšu Eiropas parlamenta sēdi latviešu valodā. Tā ir pirmā valoda, kas skan no Baltijas valstu valodām no šejienes. Un šī ir Eiropas parlamentā vienīgi tieši vēlētās institūcijas plenārsēžu zāle, kurā ir vietas apmēram 800–900 cilvēkiem, no kuriem 705 ir Eiropas parlamenta deputāti. Un tad ir Eiropas komisijas spārns šī pusē labajā un kreisajā pusē ir valdības spārns, kas ir parasti valdības pārstāvniecība padome, un to parasti uz 6 mēnešiem vada kāda prezidējošā valsts. Bija arī Latvija 2015. gadā. Daudziem, protams, ir zināms to, kas notiek plenārsēžu zālē, redzējuši šo zilo zāli arī televīzijas ekrānos, bet to, kas notiek no šejienes, es domāju, vairums nav redzējuši. I give the chair to Vice President Zīle. Es ierūdos ar šo melno mapīti, kā es parasti jokoju latviešu valodā, 3 lietas mapītē man. Šeit ir balsošanas tabula, kas ir tas, kas man būs jāvada balsošanas laikā. Tā ir sagatavota diezgan iespaidīgiem iztrukas, un tur ir sarežģītas situācijas. Ja kāds balsojums izkrīt, tad kaut kas zaudē no tālākiem priekšlikumiem. Tas parasti ir zināms, bet to sēdi jānovada ļoti ātri. Labdien, tagad pārējām pie balsošanas. Analīzes starp Dino kundzes ziņojums par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, personu datu apmaiņas starp Eiropolu un Jaunzēlandi. Balsojam, personāla balsojums, balsošana ir sākusies. Balsošana beigusies, atbalstīts. Katram deputātam ir līdzīga tabula kā man šeit, ar politisku pozīciju. Visa milzīga auditorija sagaida, ka sēdes vadītājs būs ātrs, precīzs, nekļūdīsies un izdarīs maksimāli īsā laikā šos balsojumus. Tāpēc man citreiz ir jāpanāk 2–3 balsojumi minūtē, kas liekas tā diezgan neticami. Šis ir āmurs, to es domāju daudz pazīst. Viņš ir īstenībā ļoti noderīgs, īpaši vadot debates, jo šeit ir ļoti stingra runāšanas kārtība. Šeit nevar runāt tā ļoti ilgi. Te ir deputātiem izcīnītas minūte, citreiz pusotra, citreiz 2, ko runāt. Un tad man kā sēdes vadītāja jautājums iet pulkstenis, vai viņš tikšķi, un jūs redzat, kad iedegās tā sarkanā gaisma, kad viņš jau ir pārtērējis šo laiku. Tad es vai no piesitu pirmo reizi āmurīt 5. sekundē, pēc laika pārtērēju vai 10. Otrais kādā 15. Un tad ir tāda maģiska poga šeit blakus mikrofonam, ko es ieslēdzu un izslēdzu, kad es pats runāju, ir tāda prior, tāda pelēka poga. Viņai ir 2 funkcijas. Viņa ir tā, ka jūs nospiežat un turat, tad ir tā, ka jūs tas runātājs tur priekšā dzird, ko jūs runājat, viņš netiek atslēgts, un viņš var turpināt runāt, bet es viņu lūdzu pabeigt. Un, ja viņš neklaus, tad es to pogu tā ātri uzsitu pa viņu ātri, un mikrofons izslēdzās šim cilvēkam, kas tur stāv priekšā un runā. Te ir latviešu valodas austiņas, ko parasti jau arī tajā brīdī, kad tie notiek sēdes vadītāja nomaiņa, es uzlieku viņu tādā veidā. Viņu nevajag, es varu saprast angļu valodas tekstu runātājiem, tas var noņemt, lai auss atpūšās mazliet. Un šī ir vēl viena austiņa, kas nāk no Elvis, par ko es pateikšu mazliet tālāk, bet var būt arī tāda situācija, ka mums ir 2 austiņas. Katrā ir kaut kas cits, un tad tāds maģisks zīmols, kas darbina Elvis. Tātad ejam pie Elvis, kurš skan šī austiņā, viņš pašlaik, kā redzat, Elvis ir sleeping mode, touch the screen to activate. Es pamēģināšu, vai viņš strādā. Mēs redzam dienas kārtības punktus, kas šodien būs izskatāmi. Būtiskākā Elvis funkcija, tas palīdz jums kā sēdes vadītājiem pareizi izrunāt, cik var būt maksimāli oriģinālajā valodā sava kolēģa vārdu un uzvārdu. Katrā ziņā ir tāda dīdžejošana, jo šeit man ir latviešu valodā, ja es nezinu, ja viņš runā spāņu valodā vai grieķu valodā, tad šeit man es klausos nākošo jau runātāju, lai es varētu pateikt, saukt tribīnē. Un tad šeit parādās vēl, ko man parasti gan brīdina kolēģis te pa kreisi parasti, ka kāds ir pieteicies ar zilo karti. Zilā karte nozīmē, ka viņš grib runātājiem uzdot vārdu no zāles. Un vēl viena interesanta procedūra šeit ir debašu laikā angliski catch the eye. Ķer aci, kas nozīmē to, ja jūs neesat tajā sarakstā debatētāji, kas ir sadalītās minūtes. Jums ir iespējas tikt arī pie minūtes runāšanas ar šo te procedūru noķer aci, bet tad jums jārēķinās, ka jūs runāsiet nevis no šejienes, bet no vietas. Bet tā ir iespēja pateikt savu viedokli un arī faktiski to viedokli piereģistrēt, varētu teikt, oficiāli protokolā sanāksmē. Lūk, šādi tiek vadīts Eiropas parlaments. Nav vienkārši.
bet tai pašā laikā ir interesanti un jums jājūt zāles reakcija vienmēr.